Zini, ko Freids par to saka? Nu, Noliegums. Konstatē, ka nav silts ēdiens, un tas notiek gadiem, un ka apstākļi nav piemēroti. sapratusi, ka tas cilvēks īstenībā ir otrs es. Tas Agnes stāsts vēl aizvien ir par to ticību un sirds siltumu un abrīnojumi, ka šo domu vēl var nest un nest, ja, kad ir šie ideāli, pa visiem šiem gadiem nav pazuduši, kas arī raksturo Agnes pieeju tam ikdienas darbam. Sveicināt, Agnes, prieks, ka tu esi ieradusies, un tad divos vārdos saprot, tavs ceļš sociālajā jomā ir biedrība Dārdedzē, samariešu krīzes centrs Sievietēm un bērniem. bērniem ar nosaukumu Māras centrs. Māras centrs tā jau ir vēsture, diemžēl. Ja? Un šobrīd tavs gaitas ir saistīts ar bērniem, bāriņiem, bērniem, kas ir bez vecāka aprūpes, kuru dzīves ceļš ir diezgan sarežģīts. Es sažoju, saku, šie bērni ir lausti, un viņa dzīve ir salauzta, bet tas es to saku. Plus mīnus pareizi, ja? Ja kaut ko gribi pielikt klāt vēl par sevi. Es tā kā gribēju tomēr precizēt par to, kas tagad es esmu. Es esmu Rīgas bērnu, jauniešu un ģimeņu sociāla atbalsta centrs, jauniešu atbalsta centra vadītāja, un mans darbs ir tieši saistīts ar bērniem pirms un pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanas, tātad sākot no 16 līdz 24 gadu vecumam. 24 gadu vecumā mums vēl ir bērns? Jaunietis. Es kaut kur dzirdēju, ka tagad jau vispār jaunietis būs līdz 30. Cik tur? Tad, ko man savos 56, es tad laikam esmu knapi pilngadīgs. Tā laikam, ja. Bet, okay. Bet tas viss ir saistīts ar sociālo darbu. Tu esi bijis arī izglītība, tu esi sociālais darbinieks, tradicionāla attīstība, kā jau mūsu paudzes. Un tad tu esi ar vienu no tiem, kas sāka vispār šito ārprātu, kur bija pietiekuši dūli, lai iestātos attīstībā. Diezgan dūli mēs bijām, es domāju. Kas tev aizved uz attīstību? Stāstīšu to godīgo ceļu, kā tas bija. Nevajag godīgo, man vajag patieso. Patieso ceļu. Jā. Tātad tie bija tie gadi, kad ļoti populāri parādījās karjeras konsultantu centri. Un es pirmo reizi aizbraucu VF kultūras pilī, bija tāds liela zāle, pilns ar cilvēkiem, tur mums tur loģikas sapļi un trīsstūri. Un visas dienas garumā bija tā kā testēšana, atbilstoši kāda profesija tā kā man derētu. Un viena no profesijām bija sociālais darbs tieši attīstībā. Un tā sanāca, kad arī es dzīvoju netālu no attīstības. Un tad man vienkārši likās, ka automātiski man ir jāiet mācīties uz attīstību. Un tie bija tie gadi, kad negribēja ņemt cilvēkus pēc vidusskolas, jo kā tad mēs būsim sociālie darbinieki bez pieredzes, un kad ņems tikai cilvēks, kam ir pieredze, medicīnā, kaut kādā, jebkurā citā profesijā, bet cilvēka pieredze, un toreiz mēs kaut kā izcīnījām, ka mūs tos pāris cilvēkus ar vidusskolas izglītību tomēr paņem. Tu esi cīnītāji? Es noteikti, jā, un tad tā arī bija 96. līdz 99. gads, es mācījos attīstībā, un bija milzīga pieredze, sākot ar visādām praksēm, kas tajā laikā tika nodrošināts daudziem kolēģiem bija ārzemes. Es sāku Anglikāņu baznīcā, Veco ļaužu dienas centrā, sāku ar veciem cilvēkiem, jā. Tu esi gājuši tā kā atpakaļ? Jā. No veciem cilvēkiem uz bērniem? Tagad, jā. Jā, par to es domāju. Okay. Bet tu paskaties tagad, kas bija tie ideāli, ar kuriem mēs sākām? Jūs, tā laikā mēs bijām tavuprāt. Noteikti tas pats tā kaut kāda glābšana, tie bija kaut kāda mūsu ideāla palīdzēšana, izpalīdzēšana, būt pa priekšu kaut kur kādam. Es domāju, ka tie bija tādi ideāli palīdzēt, jo, man liekas, man tā palīdzēšana visu mūžu bijis arī pirms tam, pirms augstskolas, un arī tagad man tāda viņi ir. Un pa lielam man ideāli nemaz baigi nav mainījušies, jo es sevi uzskatu par cilvēku tādu, kas par visiem citiem vairāk padomās un palīdzēs un atradīs to vietu, kur palīdzēt, kā labāk. Tādi ir tie man ideāli joprojām. Tas ir kaut kā man sasaucās, tā tīri rezonē, tas negluži tieši par tevi, bet tas, ko tu stāsti par to, ka kaut kā
un tā vispār no to pasauli kaut kā noturēt kaut kādā līmenī. Protams, pēdējo 5 gadu, 6 gadu laikā tas ir ļoti būtiski, sākot no Covid, turpinot ar karu un vispār viss tas, kas tagad sajūg, ir ļoti, man liekas, ir tie cilvēki, kas grib noturēt pasauli kopā, nevis šķelt viņu turpināt, šķelt un meklēt to kopīgo. Ir tā ļoti, tiešām ļoti ideāliski un ļoti nepieciešami. Tā pašā laikā bērni, ja? Pēdējais gadi ir tiem bērniem. Bērni ļoti emocionāli. Kas tev liek izvēlēties, manuprāt, vienu no smagākajām sociālā darba jomām? Pie tam vēl bērni, un pie tam vēl bērni bāreņi, un pie tam vēl ar visu to viņa individuālo stāstu. Kas ir tas? Kas tev dzen uz priekšu? Zini, kā es gribu teikt, ka tomēr bērni nav tā pati un jaunieši smagākā tā sociālā. Tas ir mans. Tā mana pieredze tomēr ir bijusi ar krīzēm, kas ir bijuši pieaugušām sievietēm, ar nenormālo vardarbību viņu ģimenēs, līdz slepkavībām, līdz slāpekļa. Mārs centrs. Un tas, man liekas, bija vēl drausmīgāk. Jaunieši savukārt un bērni ir tā mūsu nākotne, viņi ir mūsu tagadne, un tāpēc būt ar viņiem kopā ir daudz forša. Un tas, ka tu saproti, ka tu viņiem vari sniegt to atbalstu, palīdzību, jo es tomēr joprojām gribu pateikt, ka es strādāju no tiem, kas ir no 16. Man mazāk ir tie mazie bērni, bet kas man šobrīd ļoti... tā kā liekas interesanti, ka tie bērni, kas bija mazie bērni, kas pie maniem dzīvoja Mārs centrā, viņi šobrīd ir mani tie lielie bērni. Viņiem paliek 17, 18, 19 gadu, un kad es tā kā atceros, kādi viņi bija mazi, ar kādām tām smagām sociālām situācijām viņi gāja kopā ar savām mammām vai nokļūstot ārpus ģimenes aprūpē, un tagad viņi nāk jau kā pieauguši jaunieši, un ļoti tāds liels prieks, kad mēs jauniešu atbalsta centrā varam viņus sagatavot šai patstāvībai. Un liels prieks ir par tiem bērniem, kuri dzīvojuši pie foršiem aizbildņiem vai auģu ģimenēm, kuri ir parūpējušies, lai jauniešiem būtu šīs izglītības. Un man tikai atliek noskatīties un priecāties par to, kā viņi ir izauguši lieli. Man tur nav nekāda doma iet klāt un teikt, labdien, es biju tava sociālā darbinieca pirms 10 gadiem, vai tu man atceries? Nē, tā es, protams, nedaru. Bet ir forši tas, ka tu redzi, kādi viņi ir. Bet citi mani atpazīst. Pienāk man klāt un saka, tu gadījumā nebija man sociālā darbinieca Māras centrā vai darbdedzē? Es saku, jā, biju. Tas tāds patīkam. Un es gribu teikt, ka tā nav smagākā mērķa grupa, jo, kas ir interesanti, tad, kad tie bērni ir vecumā līdz tiem 18 gadiem, liekas, tur grūti bērni, grūti audzināmi, neklausa, kas tad ar viņiem būs lielajā dzīvē. Bet es par šiem gadiem, kamēr strādāju jauniešu atbalsta centrā, sapratusi, ka tā pilngadība, viņa, protams, ir juridiska, bet arī kaut kas notiek bērniem. Tomēr notiek kaut kas. Un viņi saprot, ka vairs nebūs iespēja papīkstēt, tur iedod man zupu vai, cepumu, šodien neaiziešu uz skolu, bet viņiem tā pilngadība kaut kā iestājās, ne visiem, bet lielākai daļai, un ka viņi ļoti veiksmīgi, lielākā daļa spēja dzīvot patstāvīgi, īrēt, mācīties, strādāt, par to tāds. Bet tad es nesaprotu, klausoties tevi, un man nav iemesls tev neticēt, ja? Un es arī netaisos pārbaudīt. Bet tas, ko es dzirdu, tur iestādes, viss ir slikti, viņi nav gatavi, viņiem viss ir tur salaisti, nolaisti, nemāk kartupeļus notīrīt, nemaz nerunājot par to, ka mēbeles nopirkt. Nav gatavi dzīvi. Tu man tagad stāsti kaut ko pavisam citu. Es stāstu patiesību, kāda ir. Manā tā kā skatījumā, es šobrīd, protams, atbildu par Rīgu šobrīd, par Rīgas pašvaldību, jo tad, kad mēs ar jauniešiem sākam jau tajos 16 gados iepazīties, mēs taisam nenormāli daudz visāds atbalsta grupas, iepirkšanās prasmes, tāpat ēst gatavošana, veļas mazgāšana, veļas locīšana. Mēs mēģinām maksimāli daudz paši iesaistīties darbinieki, kā arī aicināt speciālistus no malas, kas jauniešiem to māca. Un tas ir pilnīgākās muļķības, ka jaunieši nemāk. Viņi māk daudz vairāk nekā mēs. Es domāju, viņi māk arī. Bet tu runā par tiem jauniešiem, kas ir jūsu Rīgas centrā, vai tu runā par jauniešiem,
kas ir Rīgas bērni, bet dzīvo arī kaut kur pie auģu ģimenēs. Par viņiem visiem. Par visiem. Par visiem. Jūs tā kā par visiem. Par visiem bērniem, kas ir Rīgā bijuši, kas šobrīd mācās vai dzīvo Daugavpilī, Piebalgā, Līgatnē, man ir Naukšanos. Jūs visus mācat? Visus, cik varam mēs mācam, jā. Cik varam, tik mācat, ok. Priekš kam tad ir auģu ģimenes? Nu, viņi arī kaut ko ir ieguldījuši, tā gluži nav. Un jūs vēl mācat? Mēs vēl mācam. Tā kā mēs darām dubult darbu? Nē, nekas nav dubults, es domāju. Nē. Mācīt nekad nav pa maz, ja? Jo šobrīd mēs kopš pagājušā gada realizējam MK857 noteikumus, kur ir prasība, tā kā nevis prasība, bet viens no noteikumiem tā kā mācīt jauniešiem dažādas prasmes, finanšu pratību, un tā ietveros mums sanāk noorganizēt tās grupas, un jaunieši pie mums brauc, pat no Daugavpils puisis brauc, reize mēnesī. Pirmkārt, tā viņam ir tāda socializēšanās, atbraukt, satikt citus jauniešus, izbraukt no savas pilsētas un satikties ar citiem jauniešiem, apgūt kaut kādas prasmes. Viņi sāk draudzēties savā starpā, un tas īstenībā ir baignais. Cik noteikumus vēl tu zini no galvas? Cik noteikums? Miniskavni. Daudz nezinu. Pagaidām tikai šos tā kārtīgi es esmu apgūst. Atgriezamies pie sociālā, sociālā darba kopumā. Viņam ir jēga? Noteikti. Viņam noteikti ir jēga. Kāda? Es ļoti daudz par to domāju. Ir tas teiciens, kad sociālais darbinieks pārkāp robežas, darot ļoti daudz lietas, jauniešu, klientu, sieviešu, ģimeņu, tā kā vietā. Un tad es padomāju par sevi, cik bieži vien man ir situācijas, kurās es būtu priecīga, ka man kāds palīdzētu. Piemēram, ieteiktu, izdarīt, salūz man veļas mašīna. Man tik grūti ir piezvanīt, pieteikt to meistaru. Man liekas, būtu kāds manā vietā to izdarījis. Es vēl samaksātu pati, par to pakalpojumu. Un es arī domāju, cik daudz ir šādi cilvēki, kas ir vairāk ievainojamāki, kas ir cietuši, kuriem ir kaut kāda intelekta grūtības, ka viņiem ir vajadzīgs šis cilvēks, sociālais darbinieks, kas iedrošina, kas palīdz, kas aiziet ar viņu, pavada, palīdz kaut ko viņa vietā izdomāt. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jo vienkārši es domāju pie tā, cik vesela esmu es, arī man ir grūti aiziet. Aizgāju uz magnētisko rezonanci galvai. Aizgāju, man neviens nepasaka, cik ilgi. Tur būs jāguļ un tā. Un tad tur tai sievietei kaut kas nojuka, un es sapratu, ka man bija vajadzīgs kāds cilvēks līdzi, kas būtu mani izvilcis ārā no turienes. Es tur nebūtu stundu gulējis. Izklausās, ka tā māsiņa, ja ārsts, kas to darīja, tur kaut kur noģība viņu tur par... Viņai nojuka kaut kas, viņa aizmirst. Viņu noģība, viņu reanimēja un par tevi tā trūbā aizmirst. Jā, un tas ir tas sociālais darbs, es domāju. Drusku tā kā provocēja, atkal provocējot to, sāsinot to diskusiju, bet kur tad paliek šī lieta par pašnoteikšanos, par patstāvību, par vienādas iespējas visiem, līdzdalību, integrēto sabiedrību, viss šitas taļaļaļa, tie skaistie vārdi. Jo tas, ko tu saki, tu man saki, otram vajag mani. Es tā pārfrāzēju, ja? Ir cilvēki, kuriem vajag otru, citu, kas ir līdz ar viņu. Bet tad mēs viņu tā kā nepadarām par nespējīgu paši piedāvājoties. Es domāju, ka nē, ka uz kādu laiku tam cilvēkam ir vajadzīgs tas otrs cilvēks, kas palīdz. Jo, protams, ir jājūtās robežas. Nevis tagad pie visiem iešu un teikšu, halo, es esmu sociālais darbinieks, vai jums nevajag, lai es kaut ko jums tur izpalīdzu. Piemēram, es domāju par to, ka bieži vien mums arī kaimiņos ir kaut kādi cilvēki, kam ir vajadzīga šī palīdzība. Un man kaut kāda piektā maņa, piemēram, man to pasaka. Un es pat ielienu tur, kur man nevajag, bet izrādās, tas vecais cilvēks ir tik priecīgs, ka viņš uzzina, ka mums pie mājām zemnieki pievada ēdienu, jo tantīti pa lielam sēžas laiku badā, jo viņi nevar tik līdz veikalam. Un es sarunāju ar to zemnieku, ka viņš tur reizi nedēļā to pārtikas grozu uznes tie sieviete, un viņi bija tik pateicīgi un priecīgi, un es saprotu, ka liekas tāds sīkums, vai ne? Tāds sīkums vien ir, bet ja nebūtu manis, visi pārējie 15 kaimiņi nekad nebūtu par to iedomājušies, ka varētu palīdzēt atrisināt to situāciju tādā veidā.
Un vēl, zin kā ir, man bija sieviete, kura nekādīgi nevarēja novērst saviem bērniem, piemēram, to, ka viņi būtu tīrīgi. Nevis tīrīgi, bet tīrās drēbēs staigātu. Un tur bija vienīgais, ko es teicu, nu, davai saliekam tur kaudzīti ar drēbēm, ieliksim veļas mašīnā, izmazgāsim. Es tā kā ar mazu bērnu kalendāru taisīju, nu, kad tā un tā. Bet es saprotu, pagāja mēnesis, un es saprotu, ka viņi ir neapmācāma. Nu, kad tur kaut kas bija tāds, ka, nu, es pat ar psihologiem bieži vien konsultēju, saku, kas tāds ir? Es saku, es viņā pilnīgi saulīti ievelku par to, ka viņi ir izmazgājis bērnam drēbes, un bērns ir aizgājis tīrs, un pēc mēneša nekas nedarbojās. Nu, tā, diemžēl cilvēki mūsu apkārtnē. Veļas mašīna vispār viņai bija? Viņa tajā laikā dzīvo krīzes centrā pie manīm, un viņai bija veļas mašīna toreiz. Jā, man nāk prātā no manas pieredzes, ka mums tur bija vesels hipišāra ģimeni, kur nav silta, nu, kur konstatē, ka nav silts ēdiens, un tas notiek gadiem, un ka apstākļi nav piemēroti, un kā tā var, un kā viņi izturās, tikai kaut kāda pēc gada konstatē, ka vispār tā mājā nav elektrības. Ja, nu, kā tur var būt silts ūdens, ja tur nav ēdiens, ja tur nav gāzes, tur nav elektrība. Bet nu, mēs kā sociālajie darbinieki, mums ir jādod bērniem silts ēdiens, un neredzam, ka nav elektrības. Ja? Nu, tā, ironiski runājot. Bet par tām robežām, jā, tu minēji tās robežas, un nu, kur ir tā robeža? Nu, kur ir šī te atkarība no atbalsta palīdzētāja, un kur ir tā robeža, kuru savalkās, ka mēs nepārkāpjam šo te cilvēka personisko spēju, jeb varēšanu? Es domāju, ka tā robeža noteikti ir baigi kaut kādīgi ir jājūt, jo ir tie arī izmantotāji noteikti cilvēki, kuri tikai vien priecājās par to, ka nu, tās robežas netiek ievērotas, kad redz tā sociālā darbiniece vēl vairāk palīdzēs, atnesīs, pievērsīs uzmanību. Bet es domāju, nu, ka es nezinu, es ar savu pieredzi, man liekas, kas man ir, kad man liekas, ka es to jūtu, bet ļoti bieži ir bijis gadījums, kad arī mani klienti pārkāp manas robežas kaut kāds, un par to es bieži vien esmu tad arī supervizējusies un mēģinājis saprast, kas notiek ar mani, un tad es esmu sapratusi, ka tas cilvēks īstenībā ir otrs es, nu, kurš rīkojās kaut kā līdzīgi, kam viņš man varbūt vairāk iepatīks ar savu uzvedību, un es saprotu, ka tiem cilvēkiem ir ļoti viegli pārkāpt manas robežas, bet tā kā gadiem šajā jomā strādājot, nu, mēs tomēr paši arī vēršamies pie profesionāļiem, lai iemācītu tās robežas tā kā novilkt vai, novilkt. Vienkārši arī, nu, tas robežas to novilkt, tur runā par tādu arī patstāvīgu mācīšanos, izaugsmas, vai tu vari, ja gribi, tu vari nosaukt, ja ne, tu vari viņu raksturot, varbūt viņi ir vairāki. Nu, kas ir tie cilvēki, kas ir autoritātes priekš tevis sociālajā darbā, tavā sociālā darbinieka ceļā? Jā, man ir. Dzīvi, miruši, teorētiķi, praktiķi. Dzīvi. Tā kā man tiešām otrā stabilā darba vieta bija Centrs Darbdedze. Tad mans sociālais darbinieks ir Laila Balode, kura mani paņēma. Laila, čau! Jā, Laila, čau, kura paņēma man savā paspārnē. Pie viņas ļoti daudz arī mācījos, un tie vispār bija tie paši sākumi, kad vispārīgi gāja runa par kaut kādām supervīzijām, par atbalstu sev sociāliem darbiniekiem. Un īstenībā, nu, Laila ir tāds mans sociālā darba guru. Ir, protams, daudz vēl citi, bet, nu, Laila ir tāda, kas ir tāda, nu, no pamatiem. Paši. Vēl izmantojot mirkli, mēs atgriežamies 2 teikumus atpakaļ. Es cienījamie kolēģi, kas ir otrpus ekrāna, mēs runājam par to, vai pieklauvēt pie durvīm, vajag vai ne. Nu, jautājums ir tāds, izskanēja par klauvēšanu pie durvīm sociālajiem darbiniekiem. Sakiet, kāds ir jūsu domas? Vajag mums klauvēt pie durvīm vai nevajag mums klauvēt? Rakstiet savos komentāros. Daudz ir dzirdēts, nu, tas stereotipiskais stāsts par to palīdzēšanu. Protams, palīdzēšanas profesijas ir grūtas un smagas. Kas ir tie tavi, teiksim, nu, resursi, ja, ar kuri tev dod spēku, nu, nezinu, no rīta piecelties, atkal iet uz, nu, kārtējo reizi iet tur un darīt to. Zini kā, man nekad dzīvē nav bijis tā, ka es negribētu turieni iet. Vienalga, kur es strādāju,
sociālā jomā man vienmēr ir gribējies iet. Arī tad, kad ir, nezinu, varbūt baigi draņķīgi, bet es vienmēr kaut kā sev motivēju ar to, ka Agnes celies, ārā ir gaisma, tev ir rokas kājas, ka tu dzīvēsi. Un tas ir tāds mans... Izklausās drausmīgi pareizi. Ko lai dara? Tu pareizā meitene. Nē, es neesmu pareiza meitene. Jā, es neesmu pareiza meitene. Labi, cik tu esi nepareiza? Iekriti? Es esmu nepareiza. Jā, cik tu esi nepareiza? No 1 līdz 10, noteikti varētu būt 5 nepareiza. Bet noteikti, bet atgriežoties pie tā, ko tu man tikko pajautāji, mani resursi noteikti ir mana ģimene. Baigi interesanti ir tas, ka tad, kad ir kaut kāda pilna ģimene, piemēram, tad tu iesaisti to ģimeni tā kā savā darbā. Es zinu, ka pašā agrākā jaunībā, kad tikko sāku, protams, es neatstāstīju savus klientus situācijas tur draugiem vai ģimenēm, bet es dalījos par to, kā man tur iet, un visiem likās ļoti interesanti. Pēc tam pēc pāris gadiem jau teica, Agnes, viss aizveries, stop, mūs vairs šits neinteresē, mēs dzīvojam savu, nezinu, mēs gribam dzīvot savu mierīgo, laimīgo dzīvi. Jā, ekonomistu dzīvi vai biznesmeņu dzīvi, ka mūs tas neinteresē, bet mana ģimene ir baigais man resursi, jo bez viņas laikam, nevar, gan es varētu, bet es gribēju teikt, ka es... Interesanti, ko ģimene teikt, ja viņai pajautāts? Ko ģimene teiktu? Piedodiet mani bērni, kad es to tagad skaļi saku, bet mani bērni vienmēr ir bijuši bieži vien līdz manās darba vietās, jo sociālais darbs, tu saproti, nav tikai kabineta darbs, tas ir būšana ar klientiem, ar jauniešiem kaut kas ārpusē, un bērni bijuši ar manīm. Un man pirmais bērns, kad atnāca pie manīm uz darbu, viņš atrada tādu labeli sev un te uzrakstīja, esmu sociālā darbinieka bērns, puisis pie tam vēl. Nav sociālais darbinieks, nav, bet tas, kad... Pārsteigums. Mums ir pievienojusies Dārta, kura ir Agneses meita. Mēs viņu teleportējām, jo konteksts aizgāja par ģimeni, un mums ir viena unikāla iespēja. Dārta, pastāst. Mēs varam pieņemt, ka mammas te nav, neviens šito nedzirdēs. Tas paliks tikai starp mums, diviem. Kā ir būt kopā ar mammu sociālo darbinieku? Man tas ļoti patīk. Tāpēc, kad es citreiz pat, tieku aizvest uz tādām vietām, kur būtu citi bērni netiek tā vesti, kas ir ģimenes bērni. Un es esmu ļoti lepna par savu mammu, jo es zinu, ka viņa visā ir ieguldījis ļoti. Un mani pašu tas ir ieinteresējis, un es arī, sliecos uz to, kad es nākotnē varētu un vēlētos savu dzīvi saistīt ar to visu. Tāpēc, ka tas ir interesanti. Atnāc mājās, viņa to stāsta, un viņa pārstāsta, kā ir gājis darbā, visu pārējo. Un es arī to informāciju uzņemu uz sevi, un tad par to apdomāju visu, es izstāstu viņai. Un arī brīvdienās mēs kaut kur braucam, es atkārtoju viņai vienu to pašu, kā es stāstu, kā viņa varētu labāk visu darīt. Es reiz viņa klausās manī, viņa pasaka, nē, stop nerunā, es pat labāk zināšu, kā darīt. Bet jā, es esmu ļoti lepna, esmu pateicīga. Tad tev, principā, es varētu teikt, ir tas diezgan, mammas priekšstats par sociālo darbu. Kas ir tas? Labi, tu teici, ka tu mēģini domā par to, ka arī iet šo ceļu, šo sociālo darbinieku ceļu. Kas šobrīd ir tas, kas tevi dzen, liek domāt, kas tev dzen uz priekšu? Kas ir tas izvēles iemesli? Par godīgi sakot, es pat nezinu. Sajūta ir? Sajūta ir. Gribu. Teiksim tā, jāpamēģina izdzīvē. Un ja tu zini, ka mazliet tev mamma ar to ir... dara to visu jau bez mazliet visu savu dzīvi, un es zinu, ka viņa to darīs, un viņa neapstāsies līdz pat pēdējam. Kad tā varbūt ir kaut kāda, mana mazā motivācija, ka viņa iet uz priekšu, viņa dara, kā viņa pats ceļās, ka viņa no rītiem ceļās, un viņa saka to, ka viņa rokas kājas ir, un ka viņa iet un to dara, un es saprotu to, ka jā, tā kā man ir no mammas daudz, kas, un es no tu esi gatava no rīta celties, iet, darīt, glābt šo pasauli, lai viņa paliek vesela un kopīga. Labi, super, paldies. Paliekot vēl pie tām nevis pie robežām, bet izejot no robežām. Es zinu, ka tad, kad robežas ir skaidrs, tad ir ļoti viegli un salīdzinoši viegli dzīvot, un tikko viņas ir tāds pašķīdušas, tad tas ir sarežģījumi. Un tad parādās nākošais vārds. Un tad parādās izdegšana. Kā tu to saproti, kā tu tiec ar to galā?
Es nezinu, tāds Ja, vārds. varbūt tu nezini tādu vārdu. Nu, varbūt es viņu nezinu. Nē, dzirdēts jau noteikti ir kaut kur teorijā, par to noteikti cilvēki runā dažādās supervīzijās, konferencēs vai apmācībās. Nu, nav man īsti bijis tāds sajūta, ka es izdegu. Ko Freids par to saka? Nu, Noliegums. labi. Neatzīstam savas problēmas, bet labi. Nu, Nezinu. Varbūt Noliedzam, kādreiz. neatzīstam, kas man. Varbūt kādreiz būs, bet, zini, kā es gribēju teikt, tā pie tās izdegšanas palīdz kolektīvs. Kas? Kolektīvs, komanda. Ja man nebūtu kolektīvs atbalstošs vai komanda atbalstoša, tad noteikti es izdegtu, padegtu, es nezinu, kā Fēniks izkūpētu vai sadegtu. Bet es gribu teikt, ka man visus tos gadus ir bijuši ļoti labi kolēģi un kolektīvs, ka man nav sanācis, tā kā nav bijis iespēja izdegt. Bet tu atzīsti, sociālais darbs ir viens no tādiem sociālais darbs, sociālā darboņi profesionāli ir pakļaut šādam riskam. Tev nav izdevies sasniegt šo robežu, bet viss vēl priekšā? Vai Jā. tu vari labāk? Jā, bet kopumā mēs taču atzīstam, ka piekrītam, ka ir. Jā? Šis fenomens ir. Varbūt tev ir kaut kādi, neteiksim, receptes, bet... Zini kā? Labi, kolektīvs tā ir viena lieta. Tev ir tā priekšrocība savā ziņā. Tu esi vadītāji. Tu vari pat izvēlēties, ko ņemt vai neņemt, vai nezinu, kā jums tur iekārtot. Bet ir jau cilvēki, kur nevar izvēlēt. Kas ir vēl? Tavuprāt, kas būtu vēl? Es domāju, tie noteikti hobiji. Tie ir kaut kāda cilvēku brīvais laiks. Ja, piemēram, man ļoti patīk ceļot. Labi, varbūt es tur nevaru aizbraukt uz Turciju vai Tenerifi, bet es ļoti, ļoti mīlu Latviju. Un tad es līdz ko ir pirmās pavasara siltās dienas, es vienkārši dodos. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kam nepatīk neko plānot. Es vienkārši no rīta pieceļos, pasaku, piemēram, mammai, bērniem, kāpjam mašīnā, braucam. Viņi pat bieži nezin, kur mēs nokļūsim. Mēs varbūt aizbraucam, nezinu, uz Lietuvu, uz rūpnīcu Rūtu, padzert kafiju. Man ļoti patīk tā, spontāni. Es neesmu tāds cilvēks, kas plānos. Spontāni notikumi. Jā, ļoti man tas patīk tā. Cik kopumā tu esi sociālajā darbā gadus? 30, Nē, 26 kaut kā. 6, 30, jā. Tas ir. Liela atšķirība. Tad var tev prasīt, jā. Kādu jēgu tu tam visam redzi? Kāda ir jēga sociālajām darbām? Mūsu laikos moderni pievienotā vērtība. Es pa šiem gadiem to jēgu redzu savos, sauksim viņus pa klientiem. Bērnos. Jauniešos. Jaunieši man nav klienti, viņi ir jaunieši. Bet savā laikā, tad, kad man bija arī sievietes, kas ir cietuši no vārdarbības un tam līdzīgi, tā pievienotā vērtība ir tāda, kad man zvana un saka, sveika, Agnes, es saku, jā. Tu zini, man šitas ir pirmais jaunais gads 14 gadu laikā, kad es esmu sagaidījis viņu skaidrā. Es saku, super. Pēc pusgada viņi man zina, Agnes, tu zini, es precos. Forši. Un tas, ka tu zini, ka, piemēram, viņa jau tagad ir 10. gads, ka viņa nelieto. Viņa ir izgājis visus pakalpojumus, ko var iziet tā kā atkarīgs personas. Viņa ir savs uzņēmums. Viņa ir ilgstoši pavadījusi ieslodzījuma vietās pirms tam. Un tā ir tā pievienotā vērtība, ka tu satiec un redz, kad ar viņu viss ir kārtībā, ka viņš ir veiksmīgs, ka viņam viss ir izdevies. Vai ka tu satiec kādu savu māmu un tu redzi, ka bērns viņai ir blakām, ka viņa viņu ir atgriezusi vai nav pazaudējusi to bērnu. Tā ir tā pievienotā vērtība. Tad, kad jaunieši tagad nāk pie maniem uz jauniešu atbalsta centru, es te vairs neesmu sociālā darbiniece, bet būtībā es viņu esmu tik un tā. Un viņi nāk pie manis, lai iepazīstinātu ar savām otrām pusēm, lai padalītos, kā mammai. Viņa arī saka, vai šito drīkst? Jā. Nē, tā ir citreiz atnāk un saka, tā jau ģimenēs parasti kaut kā, tā kā es esmu audzināts, tā notiek. Kad tu gribi kādu atvest, tu atvedi, iepazīstini vecākus, ieved viņu tā kā ģimenē un, protams, rēķinies ar to, ka mammai viņa nepatiks. Jo mammas ir tādas ir. Kāds ir, jā. Un tētim nepatiks viņš. Nē, bet gribēju teikt, jā, tā pievienotā vērtība ir, ka tu redzi, ka tas cilvēks ir vesels un viņš tā kā funkcionē, viņš strādā. Vienalga, vai viņš tur strādā par pārdevēju vai tagad viens jaunietis trolejbusa vadītājs, viņš nolika tiesības. Viņš pelna ļoti labu naudiņu, viņš var atļauties nopirkt sev džinsenes labākas var nopirkt. Jā. Tā realitāte šobrīd ir. Ja?
Tev ir kāds, tev sauksim labi viņus par klientiem no visa šī tā tev 26 gadu pasākuma. Tev ir kāds spilgts piemērs, kur klients ir mācījis tevi? Ja, pareizāk sakot, laikam nevis mācījis, bet no kura tu esi kaut ko iemācījusies? Noteikti, ka tādi ir, un tie ir tie cilvēki, tā saucamās robežpersonības, kuras es agrāk kā jauns sociāla darbinieces nevarēju atkost. Un kas tas ir, ko viņi ar manīm dara? Psiholoģisko raksturojumu, ja? Jā, un tas, kad man bija māma ar bērniņu, kuram Latvijā savu vietu vairs vispār neredzēja, un viņi saprata, ka viņi te nevar neizīrēt. Tas bija vēl pirms gadiem 15 neko. Un viņi vienā dienā izsauca pavadoni, mašīnu, viņa aizlidoja prom uz Lielbritāniju. Un tas viņas saucamā motivācija mācīties, iegūt izglītību tur. Viss, kā viņa ir cīnījusies, viņa bijis arī brīvprātīgā dažādās bēgļu nometnes. Un tas īstenībā man ir baigi mācījis, kad, neskatoties, vai tev nav kur dzīvot, vai tev nav kur atgriezties, vai tev nav māma un tētis, kad tev ir jācīnās par sevi, jāmācās, jāizglītojās. Ir tādi pāris, saucamie klienti, mammas. Jaunieši arī, jā. Kas tad ir tā mācība? Tā kā, ja tu zini, ko tu gribi, tad ej. Es nezinu, kā tu tā nosaukt? Tas ir drīzāk tā, ka jebkurā bezcerībā ir kaut kāda cerība, ka ir iespēja attīstīties, ir iespēja, vēlreiz saku, mācīties, jo šobrīd atkārtojos. Tas ir drīzāk nekad, es arī agrāk, kā teicu tā, kad man stājās klients krīzes centrā, pirmais, ko es teicu, kad neskatoties uz jebkādiem taviem lūzumiem vai kritieniem, atceries, kamēr tev ir joprojām rokas kājas, es tev 100 reizes tu var atgriezties, ja vajag. Tikai mājās arī bieži piemin šito. Tu jau kuro reizi arī šī sarunā mums piemin, ja tev ir rokas kājas. Jā, tā diemžēl ir. Nevis diemžēl, bet par prieku tā ir. Un tas ir tas, ko es vienmēr esmu teiks arī klientiem, kad vienmēr ir iespējas atkal sākt no jauna, nav jāpaliek attiecībās vai tajā vidē, kur tu atrodies. Bet kā tu skaties uz to, vai kas sociālais darbs, jā? Atkal paliekot tā kā tavā tajā bērni. Īstenībā mēs kā sabiedrība, kā pasūtītāji, mēs vispār zinām, ko mēs gribam? Par kuru sabiedrību tu domā? Tiem, kuri zina, kā ir pareizi. Es nerunāju par profesionāļiem. Es domāju, tev kā, kurš ikdienā dzīvo, tā filozofija ir tāda. Sabiedrība dod kaut kādu pasūtījumu, un šī segmentā pasūtījums ir tāds, lai mēs rūpētos par bērniem. Mūsu profesija, mums ir kaut kādi piešķirti resursi. Mēs rūpējamies par bērniem, kuriem šādu vai tādu iemeslu dēļ, skumīgu, briesmīgu, šausmīgu iemeslu dēļ nav vecāki, kas par viņiem parūpējas. Ja? Sabiedrība mums ir deleģējusi šo pienākumu, bet sabiedrība zina, ko viņa grib. Kas mums ir jāsasniedz, mums ir skaidrs. Viņi zina, bet vai tas, ko daram mēs? Es domāju, ka sabiedrība zina, ko viņi grib. Viņi grib, lai viņi ir paklausīgi, lai viņi iet visi skolās, lai viņi pasarg Dievs nepīpē, lai viņi nesper miskastes uz ielām, lai viņi nesaka rupjas vārdus tantēm. Es domāju, ka tas ir tas, ko sabiedrība grib. Nerauj somiņas tantēm, lai likuma paklausīgi vienmēr es saprotu. To grib sabiedrība. Un tikai no šiem bērniem. Ja vispār no bērniem. Es domāju, ka šeit tiešām liek liels uzsvars liks tieši uz šiem bērniem, jo bieži vien kā kaut kas notiek, tā vienmēr saka, tie jau notiek bērnu bērnam. Ja? Es drusku pārtraukšu tevi, vienkārši tu to pieminēji, un es vienmēr sajūsminos par Latvijas žurnālistiem. Varbūt, kur sauc sevi par žurnālistiem, jo tikko ir kāds notikums, kur ir kaut kāds, skumjš, bēdīgs, traģisks stāsts. Pirmais, uz kurien viņi zvana, ir uz sociālo dienestu. Vai šī ģimene bija jūsu redzeslokā? Mēs kā idioti arī stāstam viņiem. Viņi ir manuprāt, jāpatriec 3 mājas tālāk un jānoliek klausuli, un lai viņi dara, ko viņi ir. Un mēs vēl stāstam, jā, bija, nebija. Labi, es drusku novirzījos no tevi. Bet, sabiedrība grib tādus,
balts pūkains. Un no it sevišķi, ja šiem, kaut kas notiek, tad tie jau noteikti nav ģimenes bērni, tie ir tie tur. Tie tur, jā. Jā, tā Okay. ir. Origo, jā. Bet īstenībā... Bet pie Origo taču arī no ģimenēm ir bērni. Tur jau nav tikai tur no ir arī no Jūrmālas ģimenēm. bērniem. Nē, tur ir tie arī no ģimenēm. Bet zinu, ko es gribu teikt, strādājot sociālā jomā tieši ar bērniem jauniešiem, man kā sociālam darbiniekiem drošākā vieta ir Origo. Tāpēc, kad viņi pazīst mani. Jā, jā. Saprot, un es tur jūtos baigi forši. Tu esi savējā. Jā, un es ļoti reti tur esmu, bet bija tā, ka vienā gadā braucu no Ikšķeles, no Bermudu 2 tur koncerta, tur pavasaris agrs un jāskrien uz pēdējo tramvaju. Un es domāju, kā būs, kā nolaižos no perona. Čau, Agnese, čau, Agnese, čau, Agnese. Un šitā tev tik mierīgi tu aizēji, neviens tev ne somiņu izrauj. Kur ir sāls? Ko viņi tur dara? Ko viņi tur dara? Nē, es zinu, viņi tur tusējās. Nē, es neprasu par to, ka viņi tur... Tas jautājums bija tāds pārāk primitīvs, tā dziļai domai, ko es gribu saprast, ja? Protams, ir skaidrs, ko viņi tur dara. Tusēji, iedzer kaut ko, normāls tusiņš. Normāls, varbūt negluži normāls, laikam nenormāls. Bet kas ir tas iemesls? Kas tajā vietā ir? Kas tur ir pievilcīgs? Kāpēc tieši tur? Kāpēc ne pie Saimas? Kāpēc ne pie baznīcas? Tur taču vēl, es nezinu, kas tur vēl tuvumā ir. Kāpēc ne Vērmaņu parkā? Ir arī Vērmaņu parkā. Nē, labi, es zinu, manā jaunībā bija tur drusku sadalīti rajoni, kur bija droši, kur nebija droši, kur farcovšķiki, kur bandīti, kur varēja arī apzakt un kur neko, ja? Kur varēja pa muti dabūt un kur varēja nedabūt pa muti. Bet, kas tajā Origo ir? Ko viņi tur meklē? Pirmkārt, tas jau ir vēsturiski jau aizgājis, ka tā ir tā vieta, par ko mēs visi runājam, jā, ka tur jau viņi ir, tunelis, tur ir WC, tur ir Narvesen kioski, tur tiešām ir vieglāk nozagt, tur var uzlādēt telefons, bet man jau liekas, ka mēs arī baigi jau pieaugušie un sabiedrību kultivējam. Origo, un viņiem ir liekas, tas baigi forši. Jāapstās, kas tur notiek, un tā viņi tur arī visu tusē. Mēs paši, tā doma jau, protams, ir tā, ka mēs kā pieauguši ar tādu negatīvu noskaņu par to runājam, bet īstenībā mēs radam reklāmu un viņi tur iet, jā. Viņi tur iet, jo tur ir savējie. Tur viņus sapratīs. Tur viņus pieņems. Okay. Tad, ja es gribētu teikt, to, ko mēs kā sabiedrība neņemam, mēs nepieņemam šos bērnus. Mēs gribam viņus, mums ir ērtāk viņus izstumt. Tā varētu teikt? Jā, lai viņi tos nepaklausīgos, nebaltos ne pēc krāsas, bet nebalti pūkainos. Mēs vienkārši viņus izstumjam, un tas, kas viņus paņem, ir Origo. Rīgā. Es domāju, katrā pilsētā. Katrā pilsētā noteikti ir savs Origo. Kaut kāds. Jā. Bet tad ir sanāk kaut kāds absurds. Pagaid, paskaidro man. Mēs runājām, ka mēs kā par to pasūtīt. Mēs kā pasūtītāji, kā sabiedrība gribam baltus, paklausīgus bērnus. Bet tajā pašā laikā mēs kā pasūtītāji radam Origo bērnus. Ar to savu vēlmi padarīt viņus tādus, kādi viņi nav. Izklausās loģiski? Diezgan, man liekas. Tā ir. Tu pats atbildēji tikko. Tad, principā, ja es atkal tā vispārinu, tad visi. Mēs nevaram runāt bet tāda pieaugušo man ir savu teoriju par pilngadību un pieaugušo pilngadīgo personu kopums principā rada Origo bērnus. Ko mums ar to darīt? Tev kā sociālais darbiniekam, kas ir recepte? Es nezinu, es domāju, ka varbūt tiešām tā ideja par to ielu sociālo darbu vairāk ir jātīsta. Iešana pie tiem jauniešiem. Bet naudas nav, bet jūs turaties. Naudas nav, bet jūs turaties. Jā, naudas nav. Bet zinu, ko es tikko atcerējos, tad, kad es teicu par to vēsturisko vietu. Toreiz tajos 90. gados, beigās vairāk, ja? Viens no maniem arī pētījumiem attīstībā bija jau sociālais darbs. Jā. Un mums toreiz Lidijas kundze bija aizsūtījusi aptaujātos ielu bērnus, un tad jau mēs zinājām, kad mums ir jāiet uz dzelzceļa staciju, tad mēs zinājām, ka mums jāiet uz centrālu tirgu, bet tas bija kādi iedomājas jau, cik 40 gadu atpakaļ, tad 25, mēs varam jau runāt par paaudzēm, kas ir izaugušas stacijā. Jā. Un tad toreiz atceros, ka tos bērnus visus no centra veda uz Alises ielu.
kuras vairs nav. Bija tā dziesmas milzīgā Igo briesmīga dziesma. Jā, un tad es biju atradusi savu intervijas ar tiem jauniešiem pat nesen, kur 8-gadīgs bērns dzelzceļa stacijā vienkārši ir aizturēts un pārvests uz Alisievu. Un tā jau bija visa Latvija toreiz. Tagad jau vairāk tie rīdzinieki, kas tur tusē. Bet, bet tad es saprotu, nekas nav mainījies. Nē, tas sanāk. Bet varbūt par ko mēs cepamies? Ja nekas nemainās, tad kāpēc, mēs esam bezspēcīgi tā priekšā, atzīstam, ka mēs esam bezspēcīgi un liekam svētu mieru tiem bērniem. Tā arī gluži nebūtu pareizi. Nedara tā? Nē. Kaut kas jau ir jādara. Kaut ko dara visu laiku, bet kas? Bet Agnes, būsim loģiski cilvēki. Ja tu man saki 99. gadā, tu veici pētījumu, centrāla tirgus un stacija. Šodien ir 2025. Ir pagājuši 26 gadi. Mēs esam turpat, kur esam. Labi, šobrīd tie bērni ir ar mobīliem telefoniem. Toreiz viņiem nebija tik ļoti. Bet centrāla stacija ir tur, tirgus ir turpat un autoosti ir turpat. Un bērni ir turpat. Jā. Tad, kā? Ātrie pie viņiem aizbrauc, es saprotu, policija tur kaut ko savāc. Kāpēc tur ir vajadzīgs sociālais darbinieks? Varbūt tās, lai viņiem drošāk tā vieta būtu. Lai varbūt mazāk būtu kaut kāda likuma pārkāpumi tur uz vietu. Bet paskaties, loģiski. Mēs saprotam, ka Origo bērni aiziet tad, un ir tā Edija Klaiša, tas viņa Open centrs, un ik pa mirklam ir tie viņa briesmīgie stāsti, kuriem man nav iemeslu neticēt. Ja? Nav ko ēst, vecāki dzer mēnešiem, vecāki ir nonarkojušies, mātei nāk visādi kavalieris 3 reizes dienā cits, un man ir 15 gadi, un viņi uz mani skatās. Tas viss ir briesmīgi, un viņi tur ir. Viņi ir tur. Viņi jau tur droši jūtās. Īstenībā, man tāda fantāzija. Mēs ar viņiem vispār kāds ir runājis. Tik cik, ja viņi atnāk pie mums jauniešu centri, jo tie ir mūsu jaunieši. Kāds ir aizgājis pie viņiem paprasīt, ko jums vajag? Es domāju, ka ir. Ja? Es zinu, ka bija agrāk ielu darbs. Agrāk bija? Resilience centram. Jā, bija. Un tagad ir? Ir? Nezinu. Es tev jautāju. Ko tu esi? Es jau prom no visu šī. Mēs drusku ievilkāmies tādā problēmā, bet es saprotu arī, ka mēs visi baigi stāstam un gada sākumi, un vēl tur mums ir visādi jauniešu bērnu, jauniešu uzlabošanas, attīstības, pilnveidošanas plāni, mums ir 30 gadi reforma izglītības sistēmā, mums ir absolūti bērniem pieejama veselības aprūpe, es ceru, ka visi sadzirdēja man ironiju, ja? Mums ir pieejama un adekvāta izglītība bērniem, mums ir vienkārši fantastisks ārpus skolas notikumi. Mums ir augsta līmeņa sporta nodarbības jebkuram bērnam, no jebkuras ģimenes un ar jebkādu ienākumu līmeni. Mums visi ar bērniem ir ideāli, bet mums ir Origo bērni 30 gadus. Nē, 25, cik tur es teicu, ja? 26. Ja? Labi, mainam tēmu, citādi es te drusku jau. Metam tiltu no tiem 25 gadiem, kurā nekas nav mainījies, pārējām visā. Ja 25 gadu laikā nekas nav mainījies, tad mums nākošos 25 gadus vajag sociālos darbiniekus? Noteikti. Piško? Lai atkal nekas nemainītos? Labi. Tas nav. Tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Labi, pārliecina mani. Par nākamajiem 25 gadiem? Es tā īstermiņā. Kas citu to darīs? Roboti? Ko? Ies ģimenēs, atbalstīs, sniegs ar padomu, gatavos patstāvīgai dzīvei. Kas to roboti darīs? Šobrīd jau ir tas, iedod man lūdzu gaļas kotletes recepti. Mākslīgais, jā. Tas, es nezinu, par intelektu man viņu ir grūti nosaukt. Labi, bet par sociālo darbu. Kā viņš vajadzīgs? Tas ir tādam sociālam darbiniekam, kā man pajautā. Bet tieši kam tad man jautā? Kā man darbs būs? Ne jau labklājības ministram man jautā. Bet man darbs būs tev būs darbs, tev būs alga, tu varēsi uzturēt un naudu. Jā. Labi, labs arguments. Man der. Bet paskatāmies paši. Īstenībā jau tas jautājums ir tad drusku sāpi. Attīstība ir aizslēgta, kas bija vispār pionieris, kas ir ļoti sentimentāls atmiņas. Tiem, kas pabeidz attīstību,
it sevišķi pirmajos laikos un ar Lidijas laikos, nevis tad, kad jau viņi tur tie citi bija. Tā ir ļoti sāpīga tēma. Tāda sentimentāla tēma. Bet mēs tomēr to esam pārdzīvojuši un vēl kaut ko. Cik ir cilvēki, cik vispār augstskolās un cik ir studentu? Ja? Tas ir desmitiem pa visu Latviju. Ja? Cik? Es neesmu pētījis statistiku. Maz, ja? No kuriem puse vēl nemaz nesāk strādāt par sociālajiem darbiniekiem. Tad mēs vienkārši, es pārformulēšu jautājumu, kā pēc 25 gadiem dzīvosim bez sociālā darbinieka? Jo mums vienkārši nebūs, mēs esam izmirstami. Nē, viņi būs, jo saproti, šobrīd ir tāda lieta, kad es jau esmu viens sociālais darbinieks, kas atnāk un stāsta par profesijas to labo lietu, par to, kad es nesaku, tas ir prestižs būt par sociālo darbinieku man. Un es tādā veidā ar sevi gribu pateikt topošiem sociālajiem darbiniekiem, ka tas ir to vērts, jo mēs jau tādā veidā tikai uzlabojam kaut kādu sabiedrības daļu, man tā liekas. Un par tiem studentiem es gribu teikt, ka varbūt tās lielākajās augstskolās, viņi ir, ceļš pilsētā, viņi ir pamaz, bet es jau dalījos ar kādu no kolēģiem, ka man bija ļoti liels prieks, kad filiālēs, kas ir Latvijas universitātes filiālēs, kas ir Kuldīgas sveiciens, Jēkabpils sveiciens, Cēsis, ka tur ieejot auditorijā ir pa 18, pa 28. Tu arī pasniedz? Es vienu gadu Latvijas universitātē man bija tāds izaicinājums apbraukāt šīs 4 filiāles un padalīties par darbu ar jauniešiem. Un īstenībā varbūt tās ne tik daudz, cik teorija, bet tā mana pieredze, kā strādāt ar viņiem. Mēs par gadījumiem daudz runājām, jo 90. gadu beigās, atceros, bija mūsu tēma augstskolā gadījumi, bet mums jau neviens gadījums nedeva, jo nebija tādu. Mums vienkārši pašiem bija jāizdomā gadījumi, kā mēs risinātu, kā mēs ietu. Tās vienkārši manas atmiņas, atceros, ka toreiz man bija par vecu cilvēku gadījums jāizdomā, kāda viņam varētu būt dot palīdzību. Bet tagad mēs, kad braucat universitāti, es devu gadījumus, un cilvēki viņus mēģināja risināt, un es dalījos ar to savu pieredzi, kā tas ir, kā mēs atrisinājām. Un man liekas, ka tieši tādus praktiķus sūtot pie topošiem sociāliem darbiniekiem, tāda lielāka iedvesma viņiem ir mācīties un noticēt tam, kāpēc viņi mācās, kāpēc viņi kļūst par sociāliem darbiniekiem. Tā kā, es nedomāju, ka viss ir tik slikti. Jā, es zinu, ka pilsētā varbūt tās, es domāju, lielajā pilsētā ir maz to studentu, bet gribēju teikt, ka novados tomēr viņi ir. No tavas mutes Dieva ausī. Es jau neuzstāju. Lai viņš dzird. Man jau savā ziņā ņemot vērā, pēc 25 gadiem būs dziļi violeti, kas notiek ar sociālo darbu Latvijā. Cerams, ka es vispār sapratīšu, kur es atrodos un kas ar mani notiek. Ja? Un, ja man jāizvēlās, tad es labāk izvēlos Parkinsonu nekā demenci. Jo labāk ir vīnu izšļakstīt nekā aizmirst viņu iedzert. Tā arī nav alkohola reklāma. Jā, bet kas būtu tavi tie, tu ļoti labi aprakstīji savu nākotnes redzību. Bet ja tev tā jāsaka tāds novēlējums. Sociālajiem darbam šogad ir dzimšanas diena. Dzimšanas dienā saka tostus, novēlējums. Tavs tosts vai novēlējums sociālam darbam Latvijā? Tad, kad ir daudz baltu dienu, es viņam novēlu, tam sociālam darbam. Daudz baltu dieniņu, Agnesē vēlē. Jā. Es novēlu tomēr, lai cilvēkiem ir interesi par šo profesiju. Man ļoti gribas ticēt, bet tas noteikti viss ir saistīts par citām tēmām, par mūsu izglītību, kā mūsu izglītības sistēma neļauj cilvēkiem nokļūt augstskolās. Tas ir tā pilnīgi cita tēma. Bet es novēlu ļoti daudz jaunus profesionāļus. Es zinu, ka viņi ir. Man arī kolektīvā ir kolēģi, kas ir sociālie darbinieki, kuri deg par savu darbu, un viņi ir vēl jauni. Tas nozīmē, ka nākamos 25 gadus viņi būs. Es novēlu tikai attīstīties šai profesijai. Un es nekādā gadījumā negribu ticēt, ka viņa izmirs. Jo es domāju, ka tu arī atceries tajos 90. gadu beigās, kad mēs, jūs bijāt noteikti ātrāk mācījāties jūsu kursi. Un es gribu teikt, toreiz jau Lidijas kundze teica to frāzi, ka sociālais darbs nekad nebūs tāds baigi atalgots, ļoti atalgots darbs. Un es ar to rēķinājos, un es nevienā
mirklī necerēju, ka sociālais darbs būs kaut kāds tur, biznes. Tas ir mans aicinājums. Es novēlu, lai Latvijā ļoti daudz vēl tādu cilvēku. Bet tad aicinājumam jābūt? Jā, viņam ir jābūt. Viņam ir noteikti jābūt aicinājumam. Jo sociālais darbinieks noteikti nevar būt tas cilvēks, kuram darba dienas beigās 5 izkrīt pildspalva no rokas, un viņš aiziet mājās gulēt. Jauki. Mums tomēr jāsaka, ka laiks ir tāds arī relatīvs jēdziens. Viņš ir ļoti ātri pagājis, un man jāsāk teikt tev paldies un visādi citādi slavēt. Un tik tiešām milzīgs tev paldies par šo sarunu. Jo tas, kas mani iedvesmoja šajā sarunā, ir tas tā ticība, tie ideāli. Tad tie ideāli pastāv. Tevī vēl viņi ir. Ja? Un tas dod to cerību, kad mums, to ticību, es pat teiktu cerību, bet ticību, ka tas viss vēl kaut kur paliks, attīstīsies. Un mans tas, tie ir agresīvi provocējuši jautājumi par 25 gadu nākotni, bet tad es ceru, ka būs pēc 25 gadiem būs vēl viens kāds tāds kā es, kurš sēdēs un ar kādu tādu kā tu runās par to, kas būs vēl pēc 25 gadiem. Bet, un tevī šī iedvesme ir, ja, un dalies ar viņu arī pārējiem, bet tomēr par to pildspalvu, ja gribat glābt pasauli, ejiet mājās un mīliet savu ģimeni. Goda vārds. Tas izglābs pasauli vairāk nekā pildspalva pēc 5. Paldies, Agnese. Bija prieks tev satikt un iepazīt.